Nu, laikam nestrādā. Vai pamēģināt? Šitais der? Nedara. Un šis? Šis. Ar nedara. Baterijas mums ir? Ir? Jā, es varbūt pamāšu vienkārši, kad to Sarunājuši. Nu, re. Tā nu ir sanācis, ka jau kādu gadu apmēram strādāju raidījumā, kurš pēta paudžu dialogu tēmu. Man ikdienā sanāk bieži vien iedziļināties tādos jautājumos kā vecums, jaunība un kā tad viņi sadarbojās. Bet, manuprāt, tas īsti man nepadara par eksperti, jo, man ir 24 gadi, man ir sava pieredze, sava pagātne. Patiesībā es varu spriest tikai par sevi. Un, es atceros, ka 4. klasē bija ļoti modē tāds atmiņu klādes, kur bija dažādi jautājumi, un viens no jautājumiem bija, kā tu redzi savas vecumdienas. Un tanī laikā es un mani klases biedri lielākoties atbildējām, mēs būsim ļoti laimīgi veci cilvēki, būšu trakā vecmāmiņa, sēdēšu ābelē, skatīšos, kā tie mazbērni skraida apkārt, un visā ļoti saulaini. Gadiem ejot, protams, kad saprotu, ka tā realitāte mazliet savādāk. Tad kaut kādā mērā, lai es kaut kādā mērauklā pārstāvēt arī jauniešu viedokli. Es pēdējās 2 nedēļas esmu taranējis visus savus apkārtējos paziņas, kas ir manā vecumā, jautājot, kā tu redzi sevi un kā tu iedomājies savas vecumdienas, līdzīgi kā tajās aptaujas anketās. Un patiesībā tas, ko atbild jaunas sievietes manā vecumā, ir, es noteikti neizmantošu plastisko ķirurgu pakalpojumus. Tātad es gribu ar skaistumu novecot, un manuprāt, tiklīdz parādīsies pirmās krunkas, ir vērts pārjautāt viņām vēlreiz, protams. Savukārt jauni vīrieši saka, ka viņi par to īsti nedomā, un ja tas vecums pienāks, visdrīzāk, ka tajā gadā būs izdomāts kaut kāds brīnum līdzeklis, lai cilvēks nekad nenovecot un nenomirtu. Tātad mēs tā realistiski savā vecumā vēl tā īsti nespējam paskatīties uz to, kāda mēs būsim 72 gadu vecumā. Bet nav jau tā, ka es stāvu un tad saku, ka nav vērts par to domāt, un man īsti nav nekāds viedoklis, jo patiesībā ir viena lieta, pat 2, kas kutina manu prātu, un es arvien domāju par to, vadot dažādas lekcijas, tiekoties ar jauniešiem, kas ir tie, kuri kustina sabiedrību. Vai sabiedrību kustina jauni cilvēki, jo viņiem nepatīk tas, ko dara vecāki cilvēki, vai tas, ko dara pieaugušie, tāpēc, ka viņi jau dara nepareizi, un mēs daram pareizi. Un, vai jauni cilvēki ir tie, kas pārnes vai ienes pārmaiņas sabiedrībā, sakuļ ūdeni gan politiski, gan sabiedriski, gan sadzīviski, un vai šis te jaunības maksimālisms un spars ir tas, kas kustina sabiedrību. Ilgu laiku es par to domāju un arī piekrītu tam, ka jaunie ir tie, kas ar savu seksuālu enerģiju, ar savām dzirkstošajām acīm, ar savu deksmi kaut ko maina. Un patiesībā, ja mēs domājam par jauniem cilvēkiem un pārmaiņām, visbiežāk mums prātā arī nāk tādi ļoti skaisti, slaidi, cildeni, pārmaiņu pilni jauni cilvēki, kas šīs pārmaiņas ienes. Un viņi parasti ir attēloti, pat pameklē internetā šos attēlus kā tādi ļoti cēli un ļoti čegevarisku šarmu pilni cilvēki, jebkurā laikmatā, vai tie ir 60. gadi, vai 70. vai 80. vai 90. Jo jauni cilvēki ir tie, kuri tad it kā asociējas vai ir tas sinonīms vārdam nākotne. Un, protams, ka nākotne vienmēr radās labāka un skaistāka. Tātad šie jaunie cilvēki ir tie, kas ir kā nestās pārmaiņas un tā kā šis sinonīms ar nākotni ir tas, kas jauniešus padara tik brīnišķīgus, un patiesībā jau tas ir jautājums, kuram gan nepatīk jauni cilvēki un jaunība. Patīk gan Puškinam, patīk gan politiķiem. Pēc savas pieredzes var spriest, kad aizejot uz Saeima ministru kabinetu, kur savā laikā es arī daudz muļķības runāju, viss tika uztverts ar ārkārtīgi lielu toleranci, jo viņi tā kā priecājas par to, ka jaunieši vispār līdzdarbojās, un kādu tajos jauniešos neklausīsies, jo viņi taču ir mūsu nākotne, viņi ir jāiesaist, un viņi būs tie, kas nesīs pārmaiņas. Tad man īstenībā otra lieta, kas kutina manu prātu jau kopš rīkojuma numur 2, ko paziņoja Valds Atlers, ir vai kļūstot vecākam maksimālisms pārtop minimālismā. Tāpēc, ka brīdī, kad mēs esam jauni un spara pilni, mēs it kā esam anonīmi, mums nav uzlikt nekādas zīmogi, nekādas klišejas, nekādas birkas. Es atceros pat, man bija 20 gadi, kad es biju Dombrušavā, un es varēju brīnišķīgi teikt Dombrovskim, jūs mani neiedvesmojat, man ir visas iespējas, esmu jauna, tur jauns kazlēns, var lekt, kur es gribu, bet
es padomāju, vai es varētu šodien tā teikt un kliegt, tāpēc, ka manī kaut kādas jau ir zīmes, kas ar mani asociējās, vai tas ir raidījums, vai žurnālistika. Esmu arī filozofijas skolotāja vidusskolā, tātad es esmu arī skolotāja, un man ir kā pienākās pielīmējis klāt dažādi zīmogi un birkas, kas mani pārmaina. Un es domāju, ka tas jau nav slikti, jo tā patiesībā ir tāda kā pieredze gadu gaitā uzkrāta mūsu vēsturi, ko mēs nesam līdzi, un tā tad mēs esam tie, kas mēs esam, jo mums ir dažādas tās pieredzes. Un kāpēc es tieši par šo jautājumu domāju kopš rīkojuma numur 2? Tāpēc, ka, kā jūs zinat, Viesturs Dūli mēģināja rīkot dažādas akcijas, tā skaitā kapu svētkus, izmainīt izglītības sistēmu. Man liekas, ka viņš ir tāds ļoti labs piemērs tam, ka cilvēks, kuram jau ir kaut kādas birkas vai zīmoks, viņš ir komiķis. Viņš veido raidījumu, viņš smējās par politiķiem, viņš smējās par sabiedrību, pats par sevi, ļoti humoristisks džeks. Un tajā brīdī, kad viņš mēģināja kaut kā nopietni pieiet sabiedriskām norisēm, nevis viņas izsmejot, bet veidojot nopietnu akciju, viņu uzreiz uztver kā komiķi. Un patiesībā, tas varbūt ir labi, varbūt slikti, bet savā ziņā viņš varbūt lielu daļu sabiedrības nespēja pārliecināt par savām idejām. Es tagad nerunāšu par to, vai tās idejas ir bijušas labas vai sliktas, produktīvas vai neproduktīvas, bet viņam tika uzspiest tāds zīmoks, viņš ir komiķis. Un tā otra lieta, ko esmu pamanījusi, ka cilvēki, kuri brīdī, kad viņi jau kļūst pieauguši, mēģina kaut kādas lietas mainīt, bieži vien mediju telpā tiek padarīti par tādiem kā pamuļķiem. Ka viņi ir kaut kādi naivie, kas kaut kur skrien, kaut ko dara, un tas arī liek man kustināt prātu par to, ka patiesībā ir ļoti saudabīgi, jo it kā tu kļūsti vecāks un nobriedušāks, un tev varbūt ir labākas idejas, kā mainīt sabiedrības pārvaldi vai sabiedrisko domu, bet tev bieži vien sako līdzi tie zīmogi. Vai tu esi bijis politikā, vai tu esi bijis kaut kādā dīvainā akcijā, vai tu esi bijis žurnālists vai vēl kaut kas, un tev velkās līdzi šī zīmogu aste, un tajā brīdī tas maksimālisms vai tās idejas varbūt noplok. Un tas, kas viņam visdrīzāk draud tajā brīdī, kad viņš iznāk publiskā telpā un mēģina kaut ko darīt, ir, viņš jau īstenībā ir pasties hipsteru sarakstā, viņš jau ir arī bijis naivs, un viņš arī bija šī muļķis, jo viņam toreiz tajā intervijā neveikli sanāca, un tajā brīdī tā zīmogu virkne nāk līdzi. Bet tad ir jautājums, vai, piemēram, jūs varat iedomāties šādu vizualizāciju revolūcijā vai pārmaiņām sabiedrībā, kā simbolu. Un es droši vien teiktu, no personiskā viedokļa, ka drīzāk jau nē, jo es drīzāk redzu tos jauniešus, hipijus vai uzrakstiem bagātos jaunos cilvēkus spīdošajām acīm, kur ir tie, kas veic pārmaiņas. Un, es nezinu, vai es spētu iedomāties šo kā pārmaiņu fotografiju. Un, godīgi sakot, arī tās izveidojušās klišejas, ka tu aizēji uz kādām darba grupām vai sabiedriskiem apspriedēm, un jūs redzat vecāku gadu gājumu cilvēku, pirmais, kas iešaujas prātā, ir, atkal viņš ar savu marazmu ir atnācis. Viņš kaut ko atkal sāks runāt un stāstīt, un tā šī klišeja patiesībā ir ļoti dzīva. Bet tad es padomāju, bet ja reiz ir tas jaunības maksimālisms, vai ir arī tāds vecuma maksimālisms, un domājot par šo maksimālismu, es sāku apjaust, kas tad īsti ir šis maksimālisms, par kuru es gribu runāt. Un es gribētu arī noformulēt šai te diskusijai, kad es maksimālismu uztveru kā pārlieku ticību kaut kam. Kā ticību kaut kam, ko tu gribi mainīt, vai ticību tam, ko tu dari. Un patiesībā, domājot arvien vairāk, runājot ar apkārtējiem cilvēkiem, katram ir kaut kāds maksimālisms iekšā, ticība kaut kam. Mans draudzenes jaunās māmiņas ir pārliecināts cīnītājs par bērniem draudzīgiem restorāniem. Mana draudzene, kura šobrīd domā būt dārzniece, ļoti aktīvi iesaistās domu biedru grupās un cīnās par to, lai būtu atbildīga dārzniecība Rīgā. Un tā varētu turpināt to virkni ar idejām un pārliecībām maksimālismu, kas ir jebkuram. Manai vecmāmiņai, kur joprojām cīnās, lai viņas nodotais piena daudzums tika atmaksāts lielāku naudiņu, jo viņi katru rītu ved piena kārnus nodot. Tā kā katrā vecumā, katrā grupā ir kaut kāds šis maksimālisms. Un tas, ko mans tētis vakar zīmīgi uzsvēra, bija, ka patiesībā jau katram ir šis maksimālismu mirklis, bet tā kā atrašanās uz viļņa katram ir savā laikā un savā vietā. Vienalga, vai tev ir 16 gadi un tu nes kaut kādu karogu un sienies pie koka, lai
aizstāvētu vidi, vai tu esi prezidents, kurš 72 gadu vecumā pat ir tikai ievēlēts. Un tad šis te jautājums par to, vai kurā vecumā ir kaut kāds punkts, kur cilvēks atrodas uz šī viļņa, ir aktuāls. Un otra lieta, kas man likās būtiska, vai ir cilvēki, kuri visu laiku var būt uz šī viļņa? Respektīvi, vai tagad tu esi jauns un maksimāls, cik ilgi tu vari cīnīties, un vai ir kaut kāds mirklis, kad tas viss beidzās un kad sākās. Un patiesībā tas mans, varbūt tāds kā piemērs, ko es gribētu dot no savas pieredzes, ir strādājot ilgus gadus nevalstiskās organizācijās jauniešu, esot Latvijas jaunas padomes prezidente, es redzēju, ka mēs Latvijā esam ļoti daudz jaunu cilvēku, kas ir jauniešu organizācijās. Es teiktu, līdz 25 gadu vecumam, un 25 gadi jau skaitās veci jauniešu organizācijā. Un, piemēram, Eiropā, atbraucot uz treniņiem vai tikšanās ar citām Eiropas organizācijām, tur bieži vien bija cilvēki, kuriem bija 30, 35 gadi un pat vairāk, un mēs nekādi nevarējām saprast, kāpēc Latvijā mēs esam tik jauni un kāpēc citur jaunatnes organizācijas ir tik vecas. Un tad mans secinājums bija tāds, ka patiesībā tagad, mazliet esot no tā visa projām, es redzu, cik neilgtspējīgas ir jaunatnes organizācijas. Ka patiesībā jauni cilvēki ļoti ātri zaudē savu to maksimālisma devu, viņi ātri kaut kur citur aizpeld un nav neviens, kas paliek vietā. Respektīvi, mēs skrienam tiem karogiem, esam ļoti ārišķīgi, ļoti trakulīgi, bet pēc tam nav turpinājumu. Un ja būtu kāds, kuram būtu 30, 35 vai vairāk gadi, tad droši vien, ka būtu. Un to var redzēt, teiksim, ļoti labs piemērs, ka Eiropā jaunatnes organizācijas ir ļoti stabilas, ilgtspējīgas, bet Latvijā viņas visu laiku tā kā bremzējās, tā kā kuļās, un viņas netiek ārā no sava aburtā loka. Un man liekas arī, ka tas līdzsvars ļoti labi parādās arī, piemēram, Latvijas parlamentā, kur ir tāds Raivis Dzintars, kurš ir traks ar sakarsušām asinīm, un, piemēram, visu pieredzējušais Atis Lejiņš. Un savā ziņā viņi kaut kādu veido balansu gan sabiedriskajā domā, gan arī kaut kādā cīņā par kaut ko, ja būtu tikai jaunības maksimālisms vai vecuma maksimālisms, diezgan grūti būtu sadarboties un izveidot kaut kādas kopīgas nostādnes. Es droši vien neko jaunu nepateikšu, ka tas līdzsvars starp vecumu un jaunību un abiem maksimālismiem ir būtisks, bet tas, kas ir mans secinājums, ir, ka jaunībā tas maksimālisms ir vairāk ārišķīgs. Mēs tā kā vairāk izejam uz priekšu, mēs nebaidamies no zīmogiem, mēs esam anonīmi, tātad mēs varam iet un daudz ko teikt un bļaut, bet viņš ir mazāk ārišķīgs tad, kad tu kļūsti vecāks. Arvien vecāks tu kļūsti, arvien vairāk saproti, ka negribi slēgt ugunskurā, lai tevi tur sadedzina, lai tevi publiski apsmēja, vēl kaut kādos topos saliek. Un tā man sajūta bija tāda, ka patiesībā jau tas viss ir par mirkli. Jo šajā mirklī gan jauniem, gan veciem, ja viņš iemīlas vai viņš par kaut ko aizdegās, viņam vienādi deg sirds, bet viņam tā sevis realizācija vai sevis tā likšana ugunskurā ir savādāka. Jaunais skries un klieks, varbūt arī ātri izdzesīs, bet vecākais varbūt vēlāk padomās, bet arī ar šo maksimālismu savu ideju tā kā īstenos. Un tad atvērts jautājums paliek, vai ir viegli būt maksimālistam vecumdienās, kad tev ir sakārti šie zīmogi, un vai tas ļauj tev realizēties. Paldies!